Labdien! Audita akadēmijas studijā, un šodien pie mums viesos ir uzņēmuma reģistra vadītāja, galvenā valsts notāre Laima Letiņa. Labdien, Laima! Labdien! Prieks jūs redzēt šeit pie mums. Un jūs kā galvenā valsts notāra uzņēmumu reģistru vadat jau kopš 24. gada marta pavasara šķiet. Pirms tam esat darbojusies gan uzņēmuma reģistrā dažādos citos amatos, gan arī Latvijas Finanšu nozares asociācijā un Tieslietu ministrijā. Tas, ko mēs redzam no malas, ka uzņēmuma reģistrs ir tā iestāde, kas digitalizējas, pārveidojas, mainās. Un šodien arī mūsu saruna būs gan par to, kāda ir uzņēmuma reģistra loma kopumā, tādā uzņēmējdarbības vidē Latvijā, gan arī par to, kā uzņēmuma reģistrs mainās gadu no gada un kas ir tas, kādi ir plāni varbūt nākotnē. Un tas pirmais jautājums būs tāds: kā jūs īsumā raksturot šo te uzņēmuma reģistra lomu tādā Latvijas uzņēmējdarbības vidē? Jā, paldies liels par uzaicinājumu. Priecājos būt šeit un atbildēt uz interesantiem jautājumiem. Uzņēmuma reģistra loma uzņēmējdarbības vidē viennozīmīgi ir principā būt tam pirmajam punktam, kur uzņēmums pēc tam, kad viņam jau ir nodefinēta sava ideja, kur viņš saskaras ar valsti. Pirmā reize, kad viņam jāiet cauri birokrātiskajām procedūrām un jāsajūt, vai valsts viņu šajā procesā atbalsta, vai tieši pretēji varbūt kaut kādā veidā rada viņam tādus izaicinājumus, nepārvarams šķēršļus. Tāpēc, lai arī it kā mūsu tā funkcija ir salīdzinoši vienkārša, reģistrēt informāciju un izsniegt informāciju, tādu pirmo sajūtu, priekšstatu un domu par to, ka man ideja izdosies un es viņu īstenošu, īstenībā principā iedodam mēs tam uzņēmējiem. Laima, mums ir arī jautājums par to, kā izskatās galvenā notāra, tāda pienākuma vai ikdiena, kas ir tie darbi, kurus jūs veicat? Jā, drošības labad uzreiz jāmin atruna. Galvenais valsts notārs nav saistīts ar zvērinātu notāru darbību. Ik pa laikam saņem šādus jautājumus, vai arī klienti interesējas. Tad nē, galvenais valsts notārs vada tieši uzņēmuma reģistra darbību, un arī valsts notāri darbojas tikai un vienīgi uzņēmuma reģistra kompetences ietvaros. Ikdiena arī varētu asociēt, galvenais valsts notārs prasība pēc juridiskās izglītības, ka varbūt to vien daru, kā darbojos ar juridiskiem dokumentiem, parakstu apstrīdēšanas lēmums. Bet īstenībā nē, tā ir tāda klasiska vadītāja ikdiena, domāt gan par to, kā ikdienā nodrošināt ikdienas darbību, sekot līdzdarbības rādītājiem, saprast, vai kaut kur nepieciešama kāda uzlabojuma, vai varbūt ir kāda krīze iestājusies, kas jārisina, gan, protams, domāt par attīstību, meklēt veidus, kā sasniegt jaunus mērķus, kā nodrošināt labākus pakalpojumus un darīt to atbilstoši, tātad piesaistot gan resursu, gan vērtējot un attīstot personālu vadības jautājumus, kompetences, tā kā klasisks vadītāja darbs. Redzējām un dzirdējām, pagājušā gadā bija kampaņa, kuru organizēja uzņēmuma reģistrs par brīvi pieejamiem datiem, ko sniedz uzņēmuma reģistrs. Sakiet, kas ir tie dati un kā tos var saņemt? Kādos veidos? Jā, tas bija liels mūsu pārsteigums, ka principā jau gadus 5 kā nodrošinājām tiešsaistes bez maksas ikvienam pieejams uzņēmuma reģistra vestajos reģistros reģistrētos datus, bet par to zināja ļoti, ļoti maz cilvēku. No aptaujā sapratām, ka tikai aptuveni 8% no aptaujātajiem tiešām zina, kur, kad, ko, kā un ka vispār var atrast. Tātad pieejama ir visa reģistrētā informācija, kas ir aktuāla uz noteikto brīdi. Tātad gan uzņēmuma nosaukumi, juridiskās adreses, valdes locekļi, dalībnieki, akcionāri, patiesie labumu guvēji. Šo visu informāciju tik tālu, cik tālu tā ir aktuālā informācija, var iegūt tīmekļa vietnē info.ur.gov.lv bez autorizācijas. Gadījumā, ja ir nepieciešama vēsturiskā informācija vai ir vēlme iegūt tātad dokumentus no reģistrācijas lietas, tos, kas ir publiskajā daļā kā statūti, dalībnieku reģistra nodalījums, tam līdzīgi dokumenti, tad ir jāautorizējas. To var izdarīt ar vispār pieejamiem autorizācijas rīkiem. Tas ir tas, kas ir pieejams tīmekļa vietnē. Ir arī tā saucamā nepubliskā daļa, tur ir pieejami dokumenti, uz kuru pamata izdara ierakstus, bet kas nav pievienojami reģistrācijas lietai, kā piemēram bankas kontu izdrukas, pieteikumu veidlaps, proti, kas nav nepieciešama trešajām personām, bet kas ir vajadzīgi mums, lai mēs veiktu ierakstu. Lai tos saņemtu, tur gan ir jāraksta pamatojums dokumentu saņemšanai. Bet vēl joprojām arī šis viss ir bez maksas. Tas, kur parādās maksas elements, ir, ja kāds izmisīgi grib papīra formātā saņemt dokumentu, par to gan nāksies maksāt. Jāmin arī, ka no 1. janvāra, šī gada 1. janvāra šajā pašā portālā
portālā info.ur.gov.lv. Tur, kur ir tā printera ikoniņa, ir iespējams saņemt arī ar e-zīmogu. Apzīmogotu tātad izziņu, kas nozīmē, ka jau juridiski spēkā esošu apliecinātu dokumentu tālāk jau elektroniski uzreiz sekundžu laikā saņemt, var iesniegt visur citur, kur tāds ir nepieciešams. Līdzās tīmekļa vietnē mums ir arī tā saucamie API servisi. Paskaidrojot tā vienkāršākā valodā, tātad uzņēmumiem, kuriem ir pašiem savas informācijas sistēmas un varbūt nepieciešama integrācija ar mūsu datiem, piemēram, savā e-veikalā pārbaudīt, vai juridiskās personas, kas pasūta kaut kādas preces, vai tās personas, kas autorizējas, ir tiesīgas pārstāvēt. Piemēram, valdes locekļi. Tādu netipisku diezgan minēju gadījumu, bet kā piemēru. Tad arī datus, visus tos pašus, ko iepriekš minēju, ir iespējams saņemt arī tātad API servisu līmenī. Tiem ir jāpiesakās atsevišķi. Informāciju var atrast mūsu mājaslapā www.ur.gov.lv pie saņem informāciju. Tur ir izklāstīts gan tehniskās prasības, gan veids, kā tad saņemt. Saņemt var ik viens, bez maksas, tā skaitā ārvalstu uzņēmumu, privāto tiesību personas. Un noslēgumam, vēl ir atvērtie dati, ar tiem ļoti lepojamies, jo esam viena no pirmajām iestādēm, kas vispār Latvijā sāk piedāvāt atvērtos datus. Daram to jau 11 gadus un aicinam arī darīt citas iestādes līdzīgi tur, kur to pieļaujams darīt atvērumā. Jā. Vai jums ir pieejama informācija, kas ir tie jūsu datu lietotāji un kādam mērķim dati tiek izmantoti? Vienu piemēru jūs jau minējāt par to internetu veikalu, varbūt vēl ir kādi piemēri? Tagad būs tā ļoti interesanti jāiesāk, jo mūsu lielākie datu izmantotāji īstenībā ir citas valsts iestādes. Liekas, kāda tad no tā jēga? Jēga no tā ir ļoti liela. Ja mūsu datus izmanto citas valsts iestādes, tas nozīmē, ka viņš šo informāciju tātad neprasa privātpersonām brīdī, kad privātpersonām kaut kas no mūsu datiem ir vajadzīgs. Tie ir noteikti lielākie izmantotāji. Gan valsts ieņēmuma dienests, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, virkni citu iestāžu. Bet privāto sektoru segmentā, protams, visi, kam ir lielākas klientu datubāzes, lielas apjomīgas klientu datubāzes, klasiski finanšu sektora iestādes, piemēram, tur pilnīgi noteikti mūsu dati arī tiek izmantot integrāciju līmenī, lai jau uzreiz savienojoties redzētu, tad, kurš ir tiesīgs pārstāvēt, nav tiesīgs pārstāvēt, vai nav gadījumā maksāt nespēja likvidācija uzsākta un tā tālāk. Principā, jebkurš, kuram ikdienā ir nepieciešams savās darbībās pārliecināties, vai juridiskā persona eksistē, kurš ir tiesīgs viņu pārstāvēt un tam līdzīgi. Pēdējo laiku trends klāt vēl nāk, protams, visas prasības, kas ir saistīts ar naudas atmazgāšanas novēršanu un sankcijām. Tur tātad patieso labumu guvēju datus izmanto visi tie, kas ir tā saucamie naudas atmazgāšanas novēršanas likuma subjekti, sākot no bankām, beidzot ar ārpakalpojumu grāmatvežiem. Kā jūs kopumā redzat, šis, ka tie dati ir atvērti, publiski pieejami, bez maksas, kā tas veicina kopumā šo te uzticēšanos varbūt mūsu valstī vai arī uzņēmējdarbības videi kopumā šeit Latvijā? Domāju, ka ļoti nozīmīgi, jo ja agrāk bija tā, tad jāmaksā, jāpieprasa informācija, jāgaida, kamēr viņu saņem, tad droši vien bieži vien tā izvēle varēja krist par labu tam, kāpēc man ķēpāties, es vienkārši uzticēšos, parakstīšu dokumentu, cerams, ka tā persona ir tas, kas viņa ir. Tagad, protams, līdz ar bezmaksas informācijas pieejamību tiešsaistē, tiklīdz tu vari pārliecināties sekundžu laikā par sev vajadzīgajiem datiem, protams, ka tas ievērojami veicina gan uzticēšanos sadarbības partnerim, protams, ja vien nav melots darījuma brīdī, gan arī mūsu datiem tam, ka tie ir noderīgi ikdienā. Un tad sanāk, kad jūs minējāt, faktiski jebkurš var izmantot, gan privātpersonas, gan uzņēmumi šos te datus bez ierobežojuma. Jā, tieši tā. Aktuālos datus, tātad tos, kas ir šobrīd aktuāli, tos var izmantot bez ierobežojumiem, arī bez autorizācijas un tam līdzīgi. Vēsturiskajiem datiem nepieciešama autorizācija, kā arī tādā nākotnē raugoties jāmin, ka mēs kopumā pārskatīsim noteikti, cik ilgi vēsturiski reģistrētie dati ir pieejami. Jo šī brīža regulējums, viņš attiecas uz tādu tā kā bezgalību, kas bija ļoti pamatoti brīdī, kad mēs runājām par papīra dokumentu krātuvi. Protams, ka mūsdienu pieejamība prasa arī tomēr retrospektīvu skatu uz to pagātni, cik tad ilgi īstā informācija vēl kādam varētu būt vajadzīga. Dzēšana diez vai būtu tas risinājums, bet aizklāšana, arhivēšana un tāda vairs neeksponēšana noteikti ir tas virziens, kur mēs raugamies uz vēsturiskajiem datiem. Un tad jūs arī minējāt vairāk kārtīgi, kad arī kā ārzemju institūcijas skatās šos te datus. Sakiet, kā ir kopumā citās valstīs, vai arī mēs varam apskatīt citu valstu uzņēmumu reģistru datus, vai visiem ir šādi te atvērtie dati, kā mēs izskatāmies uz tā Eiropas fona?
Pamata informācijas daļā īstenībā visi var izmantot e-justice portālā pieejamo tādu biznesa reģistru savienošanas sistēmu. Tāda pamata informācija kā reģistrācijas numurs, nosaukums, adreses, tur ir pieejams principā par pilnīgi visu Eiropas Savienības dalību valstu uzņēmumiem. Bijām arī viena no pirmajiem, kas pievienojās šai sistēmai, un kopumā jāsaka, esam ļoti centīgi kopumā pievienoties Eiropas Savienības dažādiem starpsavienojumu risinājumiem, tāpēc varam minēt, ka mūsu datus noteikti, pat ja neizmanto, tad tie noteikti ir pieejami citām iestādēm, viņu darbībām arī tātad ārpus Latvijas. Jāmin gan, ka esam arī virknē gadījumu uzrunāti gan no Money Laundering.com, gan dažādām citām organizācijām, kas strādā naudas atmazgāšanas jomā kā viena no visatvērtākajiem reģistriem, un šobrīd arī patieso labumu guvēju jomā principā paliekam vienīgā valsts, kuras patieso labumu guvēju reģistrs saglabā publiskumu, balstoties uz un rūpīgu analīzi par to, vai tas ir juridiski pieļaujams, balstoties uz apsvērumu, ka mums starptautiskās sankcijas ir obligāti jāievēro pilnīgi visiem, ikvienam iedzīvotājiem, ja gadījumā iedzīvotājs to neievēro, tā ir krimināla atbildība, kas par to pienākas. Un ir visnotaļ dīvaini aizklāt un likt pieprasīt informāciju, kur ir jāzina ikvienam, jo tas, vai patiesais labumguvējs ir vai nav sankcijās, protams, prasa ziņu par patiesiem labumguvējiem pieejamību. Šajā jomā tiešām šobrīd izceļamies, bet jāmin noteikti jāuzsver, ka šis lēmums nav pieņemts ignorējot privātuma prasības, bet gan meklējot līdzsvarotu pieeju, kā tā tad gan nodrošināt visai sabiedrībai nepieciešamās ziņas, gan aizsargāt, aizklājot zinām veida informāciju attiecībā uz patiesiem labumguvējiem, sargājot privātuma prasības. Jā, mēs pārējām pie viena jautājuma, kas man tieši prātā bija, kā jūs saglabājat to robežu starp to datu atvērtību, atklātumu un to privātumu. Kur ir tā robeža? Ko mēs varam publicēt, dot brīvi arī pieejam un ko tomēr nē? Tas, manuprāt, kas visbūtiskākais, un to vienmēr ir uzsvēruši gan datu aizsardzības speciālisti, gan naudas atmazgāšanas novēršanas eksperti, viss stāsts ir par mērķi. Tātad kādam mērķim īsti dati tiek publiskoti. Ja mērķis nav identificējams, vai tas ir ļoti vispārīgs un nesaistīts ar pašu datu ievākšanas būtību, tad, protams, rodas jautājums, vai šajā gadījumā ir samērīgi un pamatot datus publiskot. Ja savukārt ir skaidrs jau no mērķa viedokļa, ka tātad tas mērķis, kam dati ir nepieciešami, ir publiskošanas vērts, tātad sabiedrībai ir par to ne tikai interese, bet arī tiesisks pienākums vai tiesiska nozīmība par šiem datiem interesēties. Un tā nedrīkst būt tikai interese pati par sevi, tam jābūt sasaistītam ar kādu noteiktu veidu pienākumu. Tad, protams, varam minēt, ka mērķis attiecīgi šādos gadījumos būtu adekvāts pret tātad privāta personas tiesībām attiecībā uz datu aizklātību. Vēl līdzās tam vismaz mēs vienmēr vērtējam arī tādas lietas kā datu minimalitātes princips, tātad, ka tie dati, kas ir pieejami, ir aprobežojas ar tiem, kas ir nepieciešami, nevis tie ir visi iespējamie dati, ko vien var par personu izsniegt. Un skatāmies arī to, kādi ir tie mehānismi veidi, kā tieši dati ir pieejami, kādos griezumos, kādos formātos un platformās. Un sakiet, kā uz šo skatās auditori? Vai jūs kāds auditē, un vai šos te jautājumus arī ir vērtējuši auditori, un kas ir tas bijis viņu redzējums varbūt? Personu datu aizsardzības jomā viens no nesenajiem, kas bija vairāk iekšējs audits, mums ir bijis tieši attiecībā uz mūsu iekšējo personu datu aizsardzības sistēmu. Tātad, vai mums iekšienē ir skaidri mehānismi, saprotam, atbilstoši regulai, Latvijas normatīviem aktiem, un tur jāmin, ka galvenokārt saņēmām visus zaļus ķeksīšus, ka viss ir kārtībā. Mums ir arī savs datu aizsardzības speciālists, protams, atbildam, risinam ikvienu datu subjektu pieprasījumu, un esam arī ciešā sadarbībā ar Datu valsts inspekciju par jebkādiem iespējamiem pārkāpumiem. Tādi lielāki auditi, jau minēju arī tikko sarunā, attiecībā uz datu pieejamību, un mēs zinām, ka mums būs jāpārvērtē ilgums, cik ilgi tātad dati ir pieejami, tīpaši primāri šie vēsturiskie dati, kur šobrīd, ņemot vērā mūsdienu datu pieejamības aspektus, tā bezgalība nav īsti vairs adekvāti pamatota, ja tā ir tīmekļu, tā teikt, brīvā, plašā pieeja tīmeklī. Papīrā, jā, bet šādos formātos noteikti ne. Jā, un tas jautājums, kas mums parasti interesē, uzdot jebkuram, kā ir ar ieteikumiem, vai ieteikumus jūs ieviešat un kā jūs viņus uzraugat, šo te auditoru vai arī kādas citas institūcijas ieteikumus? To, kas nav obligāti, izvērtējam.
pilnīgi noteikti neieviest ieteikums tādā veidā, neieviešam kaut ko tikai un vienīgi tad, ja tas ir argumentēti pamatoti, kāpēc ieteikumu nevaram vai nav iespējams ņemt vērā. Pārējie tiek ieviest. Jā, vai jums ir kāds reģistrs ieteikumiem? Mums ir iekšā kvalitātes sistēma un dalās tātad ieteikumi atkarībā no tēmas konkrētās jomās, vai tā būtu IT drošība, datu aizsardzība, pati kvalitātes vadība kā tāda procesu vadības rokas grāmatas un tam līdzīgi. Tātad atkarībā no pašas schēmas, ir arī piefiksēti, atzīmēti ieteikumi un tiek sekots līdz arī to ieviešanai. Sakiet, vai ir kaut kādi šī brīža aktuālie vai lielākie izaicinājumi tieši uzņēmuma reģistrācijas un tādā uzraudzības jomā? Droši vien līdzīgi kā daudziem citiem arī privāto tiesību subjektiem, kas mani sapratīs, mums tuvojas jaunā naudas atmazgāšanas novēršanas direktīva un regula, kas ir jāievieš. Viens ieviešanas etaps jau ir šogad, pēc tam nākamais ir nākamgad, un tur ir daudz dažādu jaunu gan datu, kas ir jāievāc, gan mainās pieeja attiecībā uz informācijas izsniegšanu un tam līdzīgi. Tas noteikti būs izaicinājums rast sabalansētāko un līdzsvarotāko pieeju šīs normas ieviešot. Sakiet, kādas varbūt ir tās biežākās kļūdas uzņēmumiem tajā mirklī, kad viņi reģistrēs? Kā jūs teicāt, uzņēmumi ir jūs esat tas pirmais posms, pirmais solis, kad uzņēmums ir nolēmis dibināties un reģistrēties. Kas ir tās biežākās kļūdas, varbūt, ko viņi pieļauj? Biežākās kļūdas īstenībā šobrīd diktē arī mūsu attīstības scenārijus, jo virkni no kļūdām īstenībā daudzos gadījumos ir neuzmanības kļūdas. To mēs risinam ar saviem e-pakalpojumiem, veidojot tādus e-pakalpojumus, kur kļūdīšanās ir, principā samazināta līdz neiespējamībai. Minēšu šobrīd vēsturisku situāciju, piemēram, kā zinām, jāiesniedz tur pieteikums, dibināšanas lēmums, statūti, dalībnieku reģistra nodalījums. Katrā no šiem dokumentiem ir jābūt ierakstītam nosaukumam. Tad tam nosaukumam vajadzētu būt vienādam, bet cilvēks kā cilvēks dažreiz atstāja kādu citu nosaukumu, kaut ko nomaina ne tā, un tad, protams, sanāk nepatīkama komunikācija, ka to vajadzētu koriģēt dokumentos vienādi. Jāmin, ka mēs cenšamies nebūt ļoti piekasīgi un sīkumaini, bet dokumenti pie mums ir tāpēc, lai tos nodotu trešajām personām. Un līdz ar to atļauties arī pat nelielas kļūdas virknē situāciju mēs nevaram. Tagad pagājušo gadu ieviesām jaunu pakalpojumu, kas ģenerē tiesību subjektam dokumentus no ievadītajiem datiem. Tas ir pieejams mazkapitāla SIA un SIA ar vienu dibinātāju dibināšanas gadījumā. Tur tad atliek tikai un vienīgi ievadīt datus, dokumenti paši uzģenerēs un jāparakst. Tad līdz ar to pārrakstīšanās kļūdas ir teju neiespējams, ja vien pats izmisīgi negrib viņas radīt dokumentos. Un sakiet, vai jums ir kādas iekšējās kontroles ieviestas, kā jūs varat atpazīt, ka, teiksim, jauns uzņēmums ir, ka tiek reģistrēts kā fiktīvs uzņēmums, ka tur apakšā nebūs tās uzņēmējdarbības? Fiktīvu uzņēmumu kontekstā gadiem ir bijušas gan diskusijas, gan dažāda veida likuma grozījumi. Šobrīd tā klasiskākā sadarbība mums ir ar valsts ieņēmumu dienestu, gan riska personu, riska adrešu, gan vienkārši dažādu riska identifikātoru tādā līmenī. Jāmin arī, protams, virkne ierobežojumu, ko uzliek tiesība aizsardzības institūcijas un kas vispār liedz personām līdzdarboties uzņēmējdarbības vidē, tad kopā šī sistēma veido iespēju arī tātad fiktīvus uzņēmumus kaut kādā brīdī atturēt no iespējas ienākt reģistrā. Jāmin gan, ka no tādas risku pārvaldības perspektīvas tāda reģistrācijas atlikšana vai atteikšana bieži vien nav risinājums, jo kas tiek rezultātā izdarīts, tiek vienkārši nomainīti attiecīgi sākotnējie dati, atnests tāds pieteikums, ko var paņemt, un tālāk jau tad tīklam var izslīdēt iespējams arī cauri. Tāpēc daudz vairāk praktizējam arī sadarbībā tādu kā uzraudzību. Ne mēs, protams, uzraugam, bet mēs padodam iestādēm to pirmo indikāciju par to, ka šeit iespējams ir nepieciešams pievērst jau sākotnēju uzmanību, un tad idejiski vajadzētu būt tā, ka tomēr tie rezultāti veiksmīgāk. Tātad nevis cilvēks pazūd kaut kur ar saviem negodprātīgajiem nodomiem, bet gan viņš tiek pieskatīts. Un kādas šobrīd ir tās tendences? Cik daudz tie uzņēmumi tiek reģistrēti jaunie, cik daudz tiek likvidēti varbūt? Šogad noteikti varam lepoties. Ir no paša gada sākuma jau tāds uzņēmējdarbības reģistrācijas tā kā bums. Janvārī iepratim pagājušajam gadam pieaugums bija par 10%, un redzam, ka tagad arī marta ietvaros arī tie procenti turpināja kāpt, ja nekļūdos aptuveni par 15% pret pagājušo gadu. Tā kā varam teikt, ka tādu jaunu uzņēmumu reģistrācijā jau uzņemt lielāka jauda. Likvidācija kontekstā skaidrs nebūtu korekti salīdzināt, jo uzņēmuma reģistram ilgi gadi bija tāds kā tīrīšanas periods, kur
kur tika uz dažādiem pamatiem slēgt ārā neaktīvie uzņēmumi, piemēram, kas netika snieguši gada pārskatus vai kuriem valde nebija aktīva. Tad tajos gados, kad bija šī aktīvā izslēgšana, tos procentus salīdzināt pret esošo nebūtu īsti korekti, jo būtu nobīde pret to mūsu aktivitāti. Tā kā, teiksim, tajā jomā viss ir diezgan mēreni. Kas gan jāmin, ka tādu mūsu puses iniciētu izslēgšanu ļoti labprāt subjekti izmanto paši, jo likvidācijas procesu vēl joprojām virkne uzņēmumu min kā sarežģītu un grūtu. Jāmin gan, ka no reģistra puses mēs daudz ko neredzam, ko tur atvieglot, jo, protams, kreditoru intereses arī ir jāaizsargā, likvidācija ir jānotiek 2 posmos sākotnēji, tātad publiskojam, ka plānojam likvidēties un tikai tad likvidējamies, un droši vien, ka tie izaicinājumi arī vairāk ir ar finanšu daļas sakārtošanu un saistību sekšanu, bet rezultāts tam, kad nav tā tad vēlmi iet šo birokrātisko procesu, ir tāds, ka ir mēģinājumi tikt līdz šai vienkāršotai likvidācijai, ko mēs paši inicējam. Tur bijušas arī virkni diskusijas, un noteikti arī politikas veidotāji tam pievērsīs uzmanību turpmākajos gados. Un kas ir tās darbības jomas, kur visvairāk šobrīd tā uzņēmēja darbība tiek veikta vai tie uzņēmumi tiek reģistrēti? Te man sanāks mazliet atbildēt uz jautājumu, neatbildot uz jautājumu, jau vairākus gadus uzņēmuma reģistrs nereģistrē darbības jomas. Darbības jomas tiek reģistrētas valsts ieņēmuma dienestā, tad, kad subjekts jau kādu laiku ir darbojies un viņš vispār saprot, ar ko viņš nodarbojas. Jāmin gan, ka šis ir viens no datiem, kas ir vispieprasītākais, lai viņš atgrieztos apritē jau uzņēmuma reģistrācijas sākotnējā brīdī. Tāpēc esam arī ciešā sadarbībā ar valsts ieņēmuma dienestu politikas veidotājiem pie risinājumu meklējumiem, kā tomēr to potenciālo darbības jomu uzzināt jau uzņēmuma reģistrācijas brīdī. Tas, ko jūs arī vairāk kārtīgi pieminējāt, uzņēmuma reģistrs nepārtraukti attīstās un veido kaut kādus jaunus produktus. Minējāt arī šo te iespēju ātri reģistrēties jau ar sagatavotām veidlapām. Kā ir ar uzņēmumu reģistra attīstību varbūt pēdējos gados? Kas ir tas, kas ir paveikts, un arī varbūt kādi tie plāni nākotnē ir, ko jūs vēl vēlaties iet tajā digitalizācijas ceļā vai kaut kādā savādāk attīstības ceļā? Tāds nedaudz tāds iekšējs jautājums, protams, ir mūsu informācijas sistēma ir ļoti sena sistēma, vēl 90. gados radīta, un, protams, līdz ar to šobrīd ļoti liela mūsu ieguldījuma ir tieši informācijas sistēmas attīstībā, transformācijā, modernizācijā, kas prasa resursus, bet varbūt nav pašam klientam tik ļoti izteikti redzami. Tā teikt, tas back office visa daļa, kas ir jāsakārto, lai varētu strādāt visas pārējās lietas plūstoši. Bet klienti, kā jau minēju, līdz ar to, protams, netiek atstāti novārtā. Mēs nepārtraukti arī pilnveidojam savu pakalpojumu katalogu un jūtam, ka šobrīd tas uzņemtais kurs ar pakalpojumu, kur ietvaros tiek ievadīti dati, kā rezultātā ģenerējas dokumenti, ir ļoti labs trends, kuram mums sekot un turpināt to piedāvāt arī citiem subjektiem. Nākamajā rindā šobrīd mums ir biedrības, piemēram, lai tā tad veicinātu ne tikai uzņēmēju darbību, bet arī pilsonisko aktivitāti un arī viņiem iedotu to sākotnējo foršo sajūtu, ka viņi ir gaidīti, viņiem viss ir viegli un viņiem viss izdosies. Tad jūs pakāpeniski mēģināt iet cauri šiem subjektiem, apskatīties, kas ir vēl tās pozīcijas, kas ir palikušas, ja? Un tādas... Mēs skatāmies pēc populārākajiem veidiem, jo, piemēram, ar to mazkapitāla SIA un jaundibinājumu SIA mēs nosedzām 80% no jaunreģistrējumiem subjektiem. Tā ir pati populārākā forma un pats biežākais veids, ko vispār reģistrē. Bet, protams, ka nevienīgais, tāpēc skatīsimies, kur tas ir resursi efektīvi un izdevīgi gan mums, gan klientiem, tur arī pilnveidosim. Papildus tam gan jāmin, ka tādā ilgākā termiņā mēs noteikti raugamies uz lielā mērā pašapkalpošanās vidi uzņēmumiem, ne tikai uzņēmumiem, jebkurai juridiskai personai, jo virkni no tiem datiem, kas mums ir jāreģistrē, tur nav nepieciešama nekāda vairs valsts notāru iesaiste. Kā piemērs ir juridiskās adreses reģistrācija. Ja vien konkrētai adresē nav kāds liegums tajā reģistrēt, tad galvenais ir ievadīt pareizi juridisko adresi un mums tur vairs piebilst nav ko. Galvenais, lai persona, kas nomaina, ir tiesīga to darīt, to visu ir iespējams pārbaudīt automatizēti. Tāpēc arī automatizācija un arī tāda pašapkalpošanās vide mūsu klientiem ir tas, kur raugamies nākotnē. Sakiet, un kā ir ar konsultācijām? Vai uzņēmumi var pieteikties uz konsultācijām, attālinātām klātienes konsultācijām, lai reģistrētu vai varbūt veiktu kaut kādas izmaiņas?
Konsultācija ir tāds ļoti interesants žanrs mums, jo vēlme no mums saņemt konsultācijas, protams, ir, bet virknē gadījumā, diemžēl, tās konsultācijas, ko uzņēmumi vēlas, ievērojami pārsniedz, ko mēs varam sniegt. Tas ir, piemēram, kādu biznesa modeli man izvēlēties, vai būs droši šajā darbības jomā investēt. Mēs nevaram sniegt tāda veida konsultācijas, tas ievērojami pārsniedz mūsu kompetenci, arī tās zināšanas tādā līmenī nav. Tur ir jāmeklē kaut kur citur, bet cik tālu runājam par pašu reģistrāciju, tur vienmēr lepojos, jebkurā iespējā par to izteikties. Es saucu mūsu pakalpojumus par digitāli cilvēcīgiem pakalpojumiem, jo tur, kur varbūt netiek galā ar mūsu elektroniski piedāvāto pakalpojumu un kaut kur ir aizķeršanās, mums ir vienkārši fantastisks zvanu centrs, ļoti augstu novērtēts arī klienta atsauksmu līmenī, arī ar tādiem snieguma rādītājiem, kā 96% atbildēt zvanu un 92% zvanu ir pacelti mazāk nekā 30 sekundēs, kas nozīmē, ka klients negaida nekādu mūziku, negarlaikojās, viņš uzreiz arī tiek pie mūsu lieliskajiem speciālistiem. Un īstenībā tā attālinātā darba specifika mūsu jomā iedeva tieši pretēju efektu tam, ko bieži vien publiski mēdz minēt. Ja saka, ka attālinātais darbs attālina no klientiem, man gribētos teikt, ka mēs īstenībā pietuvojāmies klientam. Jo, ja kāds atcerās, reģistrā kādreiz bija jānāk, jāņem numuriņš, pat ja tu atnāc 8:30, kad sākās darba laiks, numuriņš iespējams jau bija pēc kādām 5 stundām, tad tur gaidīja, mocījies. Tad, kad tu tiki līdz tam lodziņam, tu atnesi savus dokumentus, un tu saprati, ka mūsu darbinieks nevar tavā vietā aizpildīt tos dokumentus. Tad bija dusmas, tad tu gribēji juridisku konsultāciju, juristi arī uz vietas nesēdēja 24/7, lai skaidrotu. Tagad attālinātā formātā cilvēks pilda digitāli, viņš kaut ko nesaprot, viņš uzzvana, viņam uzreiz atbild, izskaidro. Gadījumā, ja ir vajadzīga juridiskā konsultācija, zvanu centra līmenī mēs varam nodrošināt dežūrējošos juristus, kas nozīmē, ka tā tad ir iespēja, ja ir nepieciešama padziļinātāka konsultācija, pārvirzīt pie attiecīgā speciālista. Tāpēc, mūsu gadījumā, man liekas, tas, ko mēs piedāvājam tagad digitālajā attālinātajā formātā, īstenībā ir daudz cilvēcīgāk un sasniedzamāk klientam nekā tad, kad mums bija klātienes apkalpošana. Jā, man šķiet, ka arī mēs, kad dibinājām uzņēmumu, tad tur bija kaut kādas neprecizitātes, un tas, kas mums patika, kad mums uzzvanīja, pateica, kas ir jālabo, mēs ātri izlabojām un tikām ļoti ātri galā ar šiem te procesiem, kas noteikti varēja izvērsties arī savādāk. Atbildes vēstuli, tad mēs atkal rakstam savus skaidrojumus vai vēstules, līdz ar to tiešām no mūsu puses arī tikt, ka mēs esam saskārušies ļoti laba šī sadarbība. Un tādā sarunas noslēgumā mēs gribējām jautāt, par cik mēs runājām arī aizkadrā par to, ka jūs arī esat pārsteigti un kopumā par to, cik maz izmanto un zina par šiem te, pieejamajiem datiem, brīvajiem, bezmaksas datiem. Varbūt tad vēl kāds ieteikums mūsu skatītājiem, klausītājiem, kāpēc ielūkoties jūsu mājaslapā, kāpēc apskatīt šos te datus un kā viņus veiksmīgāk izmantot? Katrā ziņā, kāpēc noteikti ir iespēja arī vienkārši aplūkot intereses vadītam, kā dati izskatās, bet ikvienam uzņēmumam, kuram ir darījuma partneri, to vajadzētu obligāti darīt. Tomēr pārliecināties, ka personas, kas paraksta līgumus, ar kurām tiek slēgts vienošanās, pirmkārt ir reģistrā, ir tiešām tās, kas var parakstīt, jo, ja gadījumā tomēr izvēle kritīs par labu kādam, kurš nevarēs parakstīt, tam attiecīgi ir sekas vienkārši šī līguma spēkā neesamība. Tas ir viens, protams, aspekts, tad, ko redzam, ko klienti ļoti daudz interesēs, protams, daudzus interesē gada pārskati. Ja mēs sadarbojamies ar kādu uzņēmumu, mūs interesē, kāda ir viņa finanšu veselība, kā viņš ir darbojies pagājuši gadu, arī kas viņu pārstāv, kas ir cilvēki, kas aiz šī uzņēmuma ir, kāda viņiem ir reputācija. To, protams, reputācijas aspektu pie mums nenoskaidros, bet tālāk meklējot var gan. Tā kā visiem, kuri aktīvi darbojas uzņēmējdarbības vidē, vēlas izmantot juridiski korektu informāciju, sevi rezultātā arī pasargājot un darbojoties drošai darījuma videi. Tātad ikvienam pieejams info.sur.gov.lv, bet, ja vēlaties integrēt savās sistēmās datus, tad tie ir mūsu API servisi, kas arī ir pieejami brīvpieejā ikvienam bez maksas. Laima, liels paldies par šodienas tikšanos, un es domāju, ka mums ir iedrošinājumi tā vairāk ieskatīties šajā te brīvi pieejamajos datos, un tad aicinām arī ikvienu izmantot šo te iespēju, apskatīties vai ziņkāres pēc, vai tiešām pēc nepieciešamības. Paldies un uz tikšanos!